Velna lamatas grēks. 1. daļa. Jāņa evaņģēlijas 15. nodaļa no 1. līdz 6. pantam. Jēzus saka, es esmu īstais vīna koks, un mans tēvs ir dārza kopējs. Ik vienu zaru pie manis, kas nenes augļus, viņš noņem, un ik vienu, kas nes augļus, iztīra, lai tas jo vairāk augļu nestu. Jūs jau esat tīri to vārdu dēļ, ko es uz jums esmu runājis. Palieciet manī, un es jūsos. Kā zars nevar nest augļus no sevis, ja tas nepaliek pie vīna koka, tāpat arī jūs, ja nepaliekat manī. Es esmu vīna koks, jūs tie zari. Kas manī paliek un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs nenieka nespēja darīt. Ja kas nepaliek manī, tas kā zars izmetams ārā un sakalst. To savāc un iemet ugunī, un tie sadeg. Mums ir nepieciešams palikt Jēzu Kristu, kas ir Dieva vārds. Mums ir nepieciešams iegremdēties Dieva vārdā, lai mēs būtu dzīvi, nestu augļus, nesakalstu un nenokļūtu uguns jūrā, mūžīgu mocību vietā. Jo Jēzus Kristus ir mūsu dzīvības un uztura avots, bet Dievs ir visa gādātājs. Pāvila vēstule romiešiem 5. nodaļā no 1. līdz 2., no 8. līdz 12. un no 17. līdz 21. pantam. Tad nu mums, ticībā taisnotiem, ir miers ar Dievu caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Ar viņa gādību mēs, kas ticam, esam iegājuši tai žēlstībā, kurā stāvam un teicam sevi laimīgus, cerībā iemantot dievišķo godību. Bet Dievs savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki, jo vairāk tagad, taisnoti ar viņa asinīm, caur viņu tiksim izglābti no dusmības. Jo, ja mēs, kas bijām naidā ar Dievu, tikām salīdzināti ar viņu, viņa dēla nāvē, cik daudz vairāk salīdzināti būdami, tiksim izglābti viņa dzīvībā. Bet tas vēl nav viss. Mēs pat varam sevi laimīgus teikt Dievā, caur mūsu kungu Jēzu Kristu, kurā tagad esam ieguvuši salīdzināšanu. Tātad, kā viena cilvēka vainas dēļ, pasaulē ienācis grēks, un ar grēku nāve, tā visu cilvēku dzīvē ienākusi nāve, jo visi viņi ir grēkojuši. Jo, ja jau viena cilvēka pārkāpuma dēļ nāve caur šo vienu kļuvusi par valdnieci, cik daudz vairāk tie, kas saņēmuši žēlastības un taisnības dāvanas pārpilnību, kļūs dzīvības valdnieki caur šo vienu Jēzu Kristu. Tātad, kā viena cilvēka pārkāpuma dēļ pār visiem nākusi pazudināšana, gluži tāpat viena cilvēka taisnības darbs visiem nes taisnošanu uz dzīvību. Jo, kā ar viena cilvēka nepaklausību neskaitāmi kļuvuši grēcinīgi, tāpat ar viena cilvēka paklausību neskaitāmi kļūst taisnoti. Bet bauslība ienākusi starpā, lai pārkāpums vairotos. Bet kur vairojas grēks, tur pārpārim vairojusies žēlastība, lai tāpat kā līdz šim grēks ir valdījis nāvē, turpmāk valdītu
žēlastība, caur taisnību uz mūžīgu dzīvību, caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Pāvila vēstule romiešiem 6. nodaļa no 1. līdz 23. pantam. Ko lai nu sakām, vai paliksim grēkā, lai vairojas žēlastība? Nekādā ziņā ne. Kā lai mēs, kas grēkam esam miruši, vēl dzīvojam tajā? Jeb vai jums nav zināms, ka mēs visi, kas Jēzus Kristus vārdā esam kristīti, esam iegremdēti viņa nāvē? Jo mēs līdz ar viņu kristībā esam aprakti nāvē, lai tāpat kā Kristus sava tēva godības spēkā uzcelt no mirušiem, arī mēs dzīvotu atjaunotā dzīvē. Jo ja mēs viņam esam kļuvuši līdzīgi nāvē, mēs būsim tādi arī augšām celšanā, jo mēs saprotam, ka mūsu vecais cilvēks ticis līdzi krustā sists, lai tiktu iznīcināta grēkam pakļautā miesa, un lai mēs vairs nekalpotu grēkam, jo kas nomiris, tas ir taisnots no grēka. Bet, ja mēs ar Kristu esam miruši, tad mēs, tāda ir mūsu ticība, arī dzīvosim kopā ar viņu, jo mēs zinām, ka no mirušiem uzmodinātais Kristus vairs nemirst. Nāvei nav vairs varas pār viņu, jo mirdams viņš reiz par visām reizēm nomiris grēkam, bet dzīvs būdams viņš dzīvo Dievam. Tāpat spriediet arī jūs pār sevi, ka esat miruši grēkam, bet Jēzu Kristu dzīvojat Dievam. Tāpēc, lai grēks nevalda jūsu mirstīgajā miesā, neklausait vairs viņas iekārēm. Nenododiet arī savus locekļus par netaisnības ieročiem grēkam, bet nododiet sevi pašus Dievam, kā tādi, kas no mirušiem kļuvuši dzīvi, un savus locekļus par taisnības ieročiem Dievam. Tad grēks vairs nebūs jūsu kungs, jo jūs nesat padoti bauslībai, bet žēlastībai. Ko nu tālāk? Vai lai grēkojam, tāpēc, ka nesam padoti bauslībai, bet žēlastībai? Nekādā ziņā ne. Vai nezināt, ka tam, kam jūs sevi nododat par paklausīgiem kalpiem, jums arī kā kalpiem jāklausa, vai nu grēkam uz nāvi, vai paklausībai Dievam uz taisnību. Bet pateicība Dievam, ka jūs, kas bijāt grēka vergi, no sirds esat kļuvuši paklausīgi tai mācībai, kurā esat mācīti, un no grēka atsvabināti, kalpojat taisnībai. Es runāju cilvēcīgi jūsu cilvēcīgās vājības dēļ, jo tāpat kā jūs senāk savus locekļus bijāt nodevuši par vergiem netikumībai un netaisnībai, kalpodami netaisnībai, tā tagad nododiet savus locekļus par kalpiem taisnībai, lai kļūtu svēti. Jo, kamēr jūs bijāt grēka vergi, jūs neklausījāt taisnībai. Kādi bija jūsu toreizējās dzīves augļi? Tādi, par kuriem jums tagad jākaunas. Viņu gals ir nāve. Bet tagad, kad jūs esat atsvabināti no grēka un esat kļuvuši par Dieva kalpiem, jūsu iegūms ir svēta tapšana, un tās gals mūžīga dzīvība. Tātad grēka alga ir nāve, bet Dieva balva ir mūžīga dzīvība Kristu Jēzu mūsu kungā. Mums ir mūžīga dzīvība Kristu Jēzu, vienotībā ar viņu, dzīvojot viņā, paliekot viņā.
pakļaujoties viņam un viņa mācībai. Kad cilvēks dara grēku, pārkāpj Kristus likumu, viņš nonāk sātana lamatās, kas nogalina cilvēku. Salamana pamācības 5. nodaļa, 22. un 23. pants. Pārkāpēja ļaunais darbs saņems savā varā viņu pašu, un ar savu grēka valgu viņš paliks nesaraujami sasiets. Viņš mirs bez pamācības, un savas lielās ģeķības dēļ viņš gāzīsies. Grēks aizved cilvēku prom no ceļa, bet ir tikai viens dzīvības ceļš, Jēzus Kristus un viņa patiesība. Jēzus Kristus vārdi ir pamācība, kas ir tik ļoti vajadzīga, lai nenoticētu maldiem, lai nenogrieztos no ceļa un pēc tam neiekristu sātana lamatās. Jāņa evaņģēlijs 8. nodaļa no 31. līdz 34. pantam. Tad Jēzus sacīja jūdiem, kas bija sākuši ticēt viņam: ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi, un jūs atzīsit patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. Tie viņam atbildēja: mēs esam Abrahāma dzimums, un nekad neesam bijuši neviena cilvēka vergi. Kā tad tu saki, jūs būsit brīvi? Jēzus viņam atbildēja: patiesi, patiesi es jums saku, ik viens, kas grēku dara, ir grēka vergs. Lūkas evaņģēlijs 13. nodaļa no 23. līdz 30. pantam. Bet kāds viņam jautāja: kungs, vai to ir maz, kas tiks izglābti? Uz to viņš atbildēja: cīnēties, ieiet pa šaurajiem vārtiem. Jo es jums saku, daudzi vēlēsies ieiet, bet nevarēs. Jo, ja jūs tikai pēc tam, kad nama kungs būs cēlies un durvis aizslēdzis, nostāsieties ārā un klauvēsiet pie durvīm, sacīdami: kungs, atver mums, viņš atbildēs jums: es nezinu, no kurienes jūs esat. Tad jūs sāksiet stāstīt: mēs ar tevi esam ēduši un dzēruši, un tu esi mācījis mūsu ielās. Tad viņš jums atteiks: es nezinu, no kurienes jūs esat. Atkāpieties no manis, visi jūs netaisnības darītāji. Tur būs raudāšana un zobu trīcēšana, kad jūs redzēsiet Abrahāmu, Izaku un Jēkabu un visus praviešus Dieva valstībā, bet paši sevi izmestu sārā. Tad tie nāks no rītiem un vakariem, no ziemeļiem un dienvidiem un sēdēs pie galda Dieva valstībā. Un redzi, ir pēdējie, kas būs pirmie, un pirmie, kas būs pēdējie. Netaisnības darītāji neiemantos Dieva valstību. Tiem būs sava daļa degošā sēra uguns jūrā. Jēzus saka: cīnēties. Tas nozīmē, ka ir nepieciešams pielikt pūles, aktīvi censties, aktīvi piedalīties cīņā, lai uzvarētu apstākļus un visus traucēkļus, lai ieietu pa šaurajiem vārtiem, kas vienīgi ir Jēzus Kristus. Viens ceļš, Jēzus, viens ceļš, kā saņemt glābšanu, caur Jēzu Kristu. Viens ceļš, kā var nākt pie Dieva Tēva mūžībā ar viņu. Tas ir Jēzus Kristus. Jēzus Kristus ir mūžīgā dzīvība. Iet pa šo ceļu nozīmē iet pa dzīvi kopā ar Kristu, ar Dieva vārdu, dzīvojot no Dieva vārda,
pakļaujoties Dieva vārdam. Visus savus darbus darīt, pamatojoties uz Dieva vārdu. Jāņa 1. vēstule 5. nodaļa no 18. līdz 21. pantam. Mēs zinām, ka ik viens, kas no Dieva dzimis, negrēko, bet tas, kas no Dieva dzimis, pasargās sevi, un ļaunais neaizskar viņu. Mēs zinām, ka esam no Dieva, un visa pasaulē ir grimusi ļaunumā. Bet mēs zinām, ka Dieva dēls ir nācis, un mums tādu prātu ir devis, ka atzīstam vienīgi patieso, un mēs jau esam patiesajā, viņa dēlā, Jēzu Kristu. Šis ir patiesais Dievs un mūžīgā dzīvība. Bērniņi, sargaities no elkiem. Mums ir svarīgi pasargāt sevi no elkiem, lai ļaunais velns mūs neaizskartu. Ja mēs esam ieguvuši Jēzu Kristu un viņš mājo mūsos, mēs esam ieguvuši mūžīgo dzīvību. Bet ir svarīgi censties, cīnīties, pielikt pūles, lai ietu kopā ar Kristu un būt Kristu, jo notiek cīņa par cilvēku dvēselēm, notiek karš par cilvēka prātu. Velns cenšas pārņemt cilvēka prātu, lai aizvestu viņu prom no ceļa un no mūžīgās dzīvības. Mums ir nepieciešams pielikt pūles, lai koncentrētu visu savu uzmanību uz mūsu ceļa rādītāju un kungu, lai sekotu viņam, paklausībā viņam. Jēzus Kristus ir ceļš, patiesība un dzīvība. Viņā ir dzīvība ar pārpilnību, bet ārpus viņa ir nāve, lāsti, posti un mūžīgas mocības. Mateja evaņģēlijs 26:41. Jēzus saka: esiet modrīgi un lūdziet Dievu, ka jūs neiekrītat kārdināšanā. Gars ir gan labprātīgs, bet miesa ir vāja. Ir velns, kas vēlas novērst mūsu uzmanību no Jēzus Kristus, no viņa balss, iedarboties uz mūsu vēlmēm un ievest grēkā, nošķirt no Kristus, no dzīvības, kas ir Kristū. Mums ir vāja miesa, tāpēc ir svarīgi būt modrīgiem un lūgt Dievu, lai mūsu gars būtu stiprāks un varētu uzvarēt miesas vēlmes, ko sūta Sātans. Jēzus saka: esiet modrīgi. Tas nozīmē, esiet uzmanīgi, piesardzīgi, jo bīstamība iekrist kārdināšanā un grēkā pastāv. Velns ir zaglis, kas cītīgi meklē, kā lai atrastu iespēju un vietiņu, caur kuru varētu ienest postu cilvēka dzīvē. Velns meklē, ar ko varētu ievilināt cilvēku lamatās, lai aptumšotu viņa prātu un pēc tam iznīcinātu. Jēzus Kristus vēlas pasargāt mūs no grēka, no Sātana lamatām un no elles. Dievs mums ir devis savus brīnišķīgus vārdus mūsu aizsardzībai, lai mūs brīdinātu un pasargātu. Kā raksta apostolis Pāvils 2. vēstulē korintiešiem 2. nodaļā 10. un 11. panta, lai Sātans mūs nepieviltu, jo viņa nodomi mums labi zināmi. Tāpēc ir tik ļoti svarīgi pievērst uzmanību katram Jēzus vārdam. Jēzus brīdināja Pēteri,
ka tas 3 reizes viņu aizliegs. Bet Pēteris teica, ka nemūžam to nedarīs. Viņš teica Jēzum, jebšu man būtu jāmirst ar tevi, taču nemūžam tevi neaizliekšu. Tas ir rakstīts Mateja evaņģēlijā 26. nodaļā 35. pantā. Pēteris bija pašpārliecināts, bet mums ir svarīgi paļauties uz mūsu kungu Jēzu. Mums vienmēr ir vajadzīga viņa palīdzība. Mums pastāvīgi ir nepieciešams viņa vārds, viņa spēks, viņa gudrība un viņa žēlastība. Ar savu vārdu Dievs vēlas mūs brīdināt un pasargāt, bet mums ir svarīgi uzmanīgi klausīties un pieņemt šos brīdinājuma vārdus, meklēt Dievu, paļauties uz Dievu, lūgt viņa palīdzību un žēlastību, tāpēc, ka mēs paši nevaram noturēties. Mūsu miesa ir vāja, mums ir vajadzīgs Dieva spēks. Nepieciešams, lai mums būtu pareiza reakcija un pareiza rīcība uz dzirdēto Dieva vārdu. Mums ir svarīgi sadzirdēt tā kunga brīdinājumu, ieklausīties, pieņemt to un pazemīgi lūgt Dievu, pieņemot viņa žēlastību. Mums ir svarīgi nenoraidīt tā kunga brīdinājumu, neuzskatīt to par nevajadzīgu vai nesvarīgu un neteikt, es pats tikšu galā. Jo mums ir svarīgi nenonicināt Kristu un viņa vārdus. Sātans kā lauva vēlas aprīt cilvēkus. Sātans pretojas Dieva darbam, lai tas nebūtu izpildīts. Sātans rīkojās pret labās vēsts par Kristu sludināšanu apustuļa Pāvila dzīvē. Bet tas kungs stāvēja viņam klāt un deva viņam spēku, un viņš tika izrauts no sātana lauvas rīkles, kas viņu sagrāba ciet, kad visi viņu bija atstājuši. Vēlnam ir vieglāk sagrābt vientuļus cilvēkus, nošķirtus no citiem ticīgajiem cilvēkiem. Pāvila 2. vēstule Timotejam 4. nodaļa no 16. līdz 18. pantam. Man pirmo reizi aizstāvoties, neviens nebija klāt, bet visi bija mani atstājuši. To, lai viņiem nepielīdzina. Bet tas kungs stāvēja man klāt un deva man spēku, lai caur mani sludināšana būtu pilnīga un visi pagāni dzirdētu to. Un es esmu izrauts no lauvas rīkles. Izraus mani tas kungs no katra ļauna darba un izglābs savā debesu valstībā. Viņam lai ir gods mūžu mūžos. Āmen. Apostolis Pēteris saprata vēlne rīcības, tāpēc savā vēstulē brīdināja. Visu savu zudīšanos metiet uz viņu, jo viņš gādā par jums. Esiet skaidrā prātā, esiet modrīgi. Jūsu pretinieks velns staigā apkārt kā lauva rūgdams un meklē, ko tas varētu aprīt. Tam turieties pretī stipri ticībā, zinādami, ka tās pašas ciešanas ir uzliktas jūsu brāļiem pasaulē. Bet visas žēlastības Dievs, kas jūs Kristu ir aicinājis savā mūžīgajā godībā, tas jūs pēc īsām ciešanām pats sagatavos, stiprinās, spēcinās, darīs pastāvīgus. Viņam vara mūžu mūžos. Āmen. Tas ir rakstīts Pētera 1. vēstulē, 5. nodaļā, no 7. līdz 11. pantam.
Sātans var aprīt cilvēkus un novest no ceļa ar rūpēm, bagātību un pasaules kārībām, lai cilvēks nebūtu savienots ar dzīvības kungu un nenestu augļus. Lūkas evaņģēlijas 8. nodaļa no 5. līdz 15. pantam. Jēzus runāja līdzībā. Sējējs izgāja sēt savu sēklu, un sejot, cita krita ceļmalā, un to samina, un putni gaisā to apēda, un cita krita uz akmeni, uzdīgusi tā sakalta, tāpēc, ka tai nebija slapjuma, un cita krita starp ērkšķiem, un ērkšķi uzauga līdz un to nomāca. Bet cita krita labā zemē, tā uzdīga un nesa 100-kārtīgus augļus. To sacīs viņš sauca, kam ausis dzirdēt, tas lai dzird. Bet viņa mācekļi viņam vaicāja, ko šī līdzība nozīmējot, bet viņš sacīja, jums ir dots zināt Dieva valstības noslēpumus, bet pārējiem līdzībās, lai tie redzēdami neredz un dzirdēdami nesaprot. Bet šī ir tā līdzība, sēkle ir Dieva vārds, bet kas ceļmalā ir tie, kas to dzird, pēc velns nāk un ņem vārdu no viņu sirdī, lai tie netic un netop izglābti. Bet kas uz akmens ir tie, kad tie vārdu dzird, tad tie to uzņem ar prieku, bet tiem nav saknes. Mazu brīdi tie tic, un pārbaudīšanas laikā tie atkāpjas. Bet kas starp ērkšķiem krita, ir tie, kas to dzird un tomēr noiet, un iegrimst rūpēs, un bagātībā, un pasaules kārībās, un noslāpst, un nenes nekādus augļus. Bet kas labā zemē ir tie, kas vārdu dzird un to patur labā un godīgā sirdī, augļus nesdami ar pacietību. Ir svarīgi novākt no savas sirds visus akmeņus, visu to, kas traucē iedziļināties Dieva vārdā, un visu to, kas traucē pieaugt Dieva sirds atzīšanā caur Jēzu Kristu. Un vēl ir nepieciešams pielikt pūles, lai pastāvīgi pieņemtu, krātu un saglabātu Dieva patiesību savā sirdī tā, lai sevi uzturētu Dieva vārda dzīvību un nestu augļus.